Čau visiem! Mēs trešo reizi sākam šo streamu, jo acīm redzot, mēs neprotam tehnoloģijas. Tas būtu piedodams, ja es streamotu pirmo reizi mūžā. Es streamoju pasākums no 2007. gada, un trīs reizes man vajadzēja palaist šo streamu, bet Jā, bet vienmēr nāk update, parādās jaunas features. Tā Jā. notiek. Mēs divas reizes jau izrunājām visas tēmas. Mēs iesildījām balsi. Kāpēc mēs šeit esam atnākuši? Izstāstīšu. Tātad es pirms kāda laika ietvītoju par to, ka man bombardēja ar Smart ID. Man nāca kaudze pieprasījumiem, un tad Sanita man atrakstīja, hei, varbūt satiekamies, uztaisim interviju, es tev atbildēšu uz visiem jautājumiem, ko darīt tādās situācijās, kas notiek. Mēs uztaisījām īsu interviju, kaut kāds 10 minūtes, sapratām, ka vispār neko 10 minūtēs nevar izrunāt. Nav reāli. Un tad finanšu pratības nedēļas ietvaros mēs izdomājām uztaisīt tādu garāku sarunu, kur tad mēs varētu atbildēt uz visiem jums interesējušiem jautājumiem. Man ir sakrājušies jautājumi. Un jā, Sanita, pastāsti, ko mēs šeit darām? Jā, mēs arī pagājušajā gadā piedalījāmies Latvijas Bankas organizētajā šī nedēļu garajā pasākumā. Sapratām jau toreiz, kad ir interese par tēmām. Cilvēki vēlās sevi pasargāt, nekļūt par krāpnieku upuriem un pilnveidot šīs tēmas, savas prasmes, apieties ar tehnoloģijām arī finanšu pasaulē. Līdz ar to šeit mēs sanācām paturpināt un atgādināt un uzsvērt lietas, kuras darīt, nedarīt. Bet, zini, tā kā tu pieminēji, pirmo tikšanās reizi man likās, ka tā jau bija gara un bija tik daudz jautājumu. Tās taču nebija 10 minūtes. Jā. Ar to vienalga bija par maz. Jā. Varbūt īsumā, kas vispār ir Smart ID, ko viņš ziemā ēd un kā viņu lietot? Smart ID tā ir elektroniskā identitāte. Līdzīga kā fiziskai identitātei, ID kartei, pasei un pirmā lieta, kas ļoti mulsina mūsu lietotājus, un kas ir pamat jautājums zvanu centros, e-pastos attiecībā uz mums, kāpēc ir tik sarežģīti viņu iegūt. Un šeit lielā atbilde ir, tas ir jūsu dēļ, jūsu drošības dēļ, jo tā patiešām ir unikāla, neapstrīdama juridiska elektroniskā identitāte, kvalificēta, un viņai ir tāds pats spēks kā jūsu fiziskām darbībām. Divas lietas, ko Smart ID aplikācija nodrošina. Viens ir piekļūt dažādiem e-pakalpojumiem, pārbaudot, ka jūs esat tas, par ko jūs uzdodaties. Otra ir vēl svarīgāka, vēl neatgriezieniskāka lieta. Jūs ar viņu uzņematies saistības. Tad, kad ievadat PIN 2, tā ir līguma parakstīšana pēc būtības. Tā kā klātienes formātā, kā roku uzlikts paraksts, un jums būtu jābūt pilnībai pārliecībai par to, ko jūs darat. Tā ir viena no svarīgām lietām, ko mēs gribam atgādināt. Vienmēr esiet pārliecināti par to, ko jūs darat, pirms ievadat PIN 2. Tas ir pats laikam svarīgākais, kas ir jāzina par Smart ID. Jā, un par to sarežģītību parasti saka tā, ka, ja kaut kas ir grūti tev, tad tas ir ļoti, ļoti sarežģīti ļaundarim, krāpniekam, hakerim vai, lai jurists man piedod, bet tas ir neiespējami. Viņam ļoti nepatīk, ka es lietoju šos te vispārīgos apgalvojumus, jo matemātiski jebkas pasaules ir iespējams, bet, realitātē uzlauzt Smart ID praktiskam cilvēkam var mierīgi teikt, ka tas ir neiespējami. To neviens nekad neizdarīs. Jā, man ļoti patīk teiciens kiberdrošības pasaulē, kad nekas nav neiespējams. Jautājums, cik tas maksā. Jā. Arī visnošifrētāko datoru var uzlauzt, bet iekārta, kas to izdarīs, maksās 500 000, un viņu pārdot tikai saņemot īpašas atļaujas. Tā kā diez vai kādam būs interesanti šeit investēt tādus resursus. Jā. 500 000 tas vēl būtu ļoti optimistisks. Bieži vien tas ir pie ļoti sarežģītiem algoritmiem. Tās ir tādas izmaksas, cik visā pasaulē kopumā nav naudas vienkārši, lai kaut ko tādu uzbūvētu. Līdz ar to, jā, es teiktu, par to varam nestraukties, jo man regulāri cilvēki raksta, un viņi saka, man ir uzlauzuši telefonu, man ir uzlauzuši kaut kā un tikuši pie manas Smart ID, un tad mēs kaut kā izējām cauri tai schēmai, un izrādās, kaut kādā brīdī viņš tomēr ir apstiprinājis ar Smart ID,
vai arī bankas to 3D Secure apstiprinājumu. Kaut ko viņš ir izdarījis, un tomēr ir kaut kas vienmēr ir tas, kur tomēr tas cilvēks to ir izdarījis. Un vienmēr jāatcerās, ka lielākais caurums drošībā ir smadzenes, nevis tehnoloģijas. Un tehnoloģijās tas ir ļoti, ļoti reti, kad kaut kas tāds notiek. Jā, un tāpēc varbūt tās dažreiz var rasties maldinošs priekšstats, kā tiek nosauktas lietas. Un saka, jā, izkrāpts Smart ID vai uzlauzts konts. Tas nav iespējams. Diemžēl tas, kas ir noticis, ir notikusi manipulācija ar jums, kā cilvēkiem. Un tad jūs darat tās lietas, ko krāpnieki grib izdarīt, un tad viņi iegūst kontroli par jūsu resursiem, bet tas nav kontroli par Smart ID, kas ir jūsu Smart ID. Tā ir kontroli par jums, diemžēl. Jā. Un tā kā es saku ļoti, ļoti rēt cilvēku, reiz saka, bet katru dienu raksta, ka kaut kas tas ir uzlauzts, tas uzlauzts. Bet jūs saprotat, ka dienā notiek simtiem tūkstošu vai pat miljoniem uzbrukumu dažādiem servisiem. Un realitātē no tiem rezultējās vien daži, pa kuriem varbūt viena uzraksts ziņās par tādu lielāku. Un tā varbūtība ir 0,0 super maza, un vienmēr tā varbūtība tomēr atdurās visbiežāk pret to galveno caurumu, pret smadzenēm. Tāds tehnoloģiski uzbrukumi mūsdienās paliek aizvien nerealistiskāki kaut ko tur. Bet jā, par pašu Smart ID, tā ir identitāte, tas ir tāds juridiskā, man nedaudz skaidrāk, man kā programmētājiem, tad Smart ID ir principā tīmekļa servis, un tad ir lietotne. Un tā visa sistēma strādā tā, jo es arī izpētīju, beidzot, kā es solīju intervijā, ka es izpētīšu, kā tas viss strādā. Tātad klients pieprasa šo te authenticate un sign. Tā kā, ja nemaldos, bija 2. Vainu. Jā, vainu. Un authenticate nozīmē, tad, kad jums prasa PIN 1, un sign, tad, kad jums prasa PIN 2. Un tad tiek izsūtīts tā kā pieprasījums uz šo te servisu, lūdzu, autentificē, vai tas ir tas lietotājs vai nav. Un tajā brīdī lietotājiem uzmetās PIN 1, jā, un viņš saņem atbildē arī šo te cipariņu, kur parādīt. Parādās pieprasījums ievadīt PIN 1, viņš ievada šis te servis, trešās puses servis, kas var būt banka vai kāds cits, saņem apstiprinājumu, jā, šis lietotājs ir īstais, varat laist viņu iekšā. Tas pareizi saprotu, ne? Pareizi, jā. Jā. Un jautājums tad, kas aizliedz kādam daudz šos te pieprasījumus visu laiku taisīt pret vienu lietotāju? No visādiem servisiem. Neviens neaizliedz. Ja ko tā darīt? Runājam, ko darīt, tas jau ir cits. Kas ir visbiežākās situācijas? Ir 2 veidi. Ir uzbrukums konkrētam pakalpojumam, teiksim, vai Svetbankai, vai LMT, vai Tele2. Tie tādi mums zināmākie vārdi. Un, protams, jo zināmāks vārds, jo biežāk viņiem uzbruk. Un tad ir tā, ka ir jāziņo šim pakalpojumu sniedzējam, ka no jūsu pakalpojuma nepārtraukti nāk pieprasījumi, un tad iespējams pakalpojumu sniedzējs pats ātri atrisinās to, varbūt piesaistīs mūs. Otra lieta ir bijuši gadījumi, kad tiešām kādam ir ļauts prāts pret jums un gribās tieši jums traucēt dzīvi. Un tad vai nu ir zināms personas kods vai kāds lietotāja numurs ir uzminēts, un tad visu laiku vairākās vietnēs pēc kārtas tiek vadīti jūsu dati iekšā, un jums nāk pieprasījumi. Šeit vienkāršākais ir paņemt atslēgt pieprasījumus, lai jums netraucē dzīvot. Kādā brīdī tam cilvēkam apniks to darīt. Diez vai robots var visu laiku visās vietnēs mainīt vietnes un bezgalīgi vadīt iekšā šos pieprasījumus. Kaut kad tas beigsies, jā. Otrs variants ir nodzēst Smart ID aplikāciju un pēc tam izveidot no jauna. Tagad attālināti to var izdarīt minūtē, 2. Ko tas dos? Vienkārši. Tas dos, kad uz brīdī tam ļaundarim parādīsies, ka neeksistē šāds lietotājs. Vienīgais, ka atkal tas garais process, lai pieregistrētu Smart ID. Tas nav garš, tas ir 1 minūte. Tik vienkārši bija? Jā, pamēģini. Mēs pat varam izspēlēt situāciju šeit, tas būs ļoti ātri. Kas ir vajadzīgs, lai es to izdarītu? Telefons, ID karte. Ir abi 2. Tūlīt. Kur ir mans Smart ID?
tikmēr varbūt, kamēr es izdzēsīšu savu Smart ID, šis būs interesanti. Labi, es izdzēsu. Tas ir labs apgaismojums, jā. Izskatās, ka diezgan labs. Jā, tā, un es tagad, kāpēc man nav vairāk Smart ID, labi, iesim un lai pielādēsim Smart ID. Jā. Varēja nedzēst pašu aplikāciju, varēja kontu izdzēst un tad uzlikt reģistrēt jaunu kontu. Nu, es jau izdzēsu aplikāciju. Jā, tas nekas. Jā, un tā. Reģistrēt jaunu Smart ID, jā? Jā. Starp citu pa valodu, jā. Vienmēr nokusētā ir angļu valoda, vai ne? Kāpēc jūs nenosakāt kādu telefonu? Tāpēc, ka mēs neapstrādājam liekus datus. Mēs esam apņēmušies apstrādāt pašu minimumu, lai nodrošinātu drošību un pakalpojumu. Jā, taisnība GDPR. Jā, mums tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mēs tiešām esam viena no retām organizācijām, kas par to daudz runā, rūpējās un regulāri piedalās arī dažādās Eiropas Savienības iniciatīvās. Tā reģistrēt jaunu Smart ID Latvijā. Jā, biometriskā identifikācija. ID karte. Nē, Biometriskā, labi. Biometriskā ID. Process. Jā. Next. Jā, es esmu lietojis Smart ID pirms tam. Piekrist. Protams, dzīvē labāk būtu izlasīt visu, kam piekrītam. Nu, kā jau mēs noteikti to darām. Un tā, es esmu ticis tik tālu, ka rekuru var kamerā redzēt, man ir autentificēties ar eksistējušu Smart ID. Jā, šo nē, nevis eksistējušo, bet izvēlies īziņu saņemšanu. Labi, īziņu saņemšanu. Un pašreizējo to telefonu numuru. Jā. Un iedīsim arī e-pastu. Kam jums vajag gan? Atnāks one-time password. Jā. Un tālāk ID karte, jā? Jā, turpināt. Jā, ID karte. MR7 jānolas. Jā. Un tas mums ir, kur nolasīsim. Dokuments nav fokusā. Jā, ir. Nolasīja. NFC tagad pieliec dokumentu aizmugurē. Šitā ir vienmēr lielākā problēma. Tāpēc ka vāciņš. Jā? Tiešām viņš vāciņam nevilks cauri? Kā kuram telefonam? Visvairāk šeit cieši iPhone, tiem nepārāk labi lasa. Interesanti. Jā, tu tieši iPhones. Jā. Ar Androidiem viss vienkāršāk. Jā? Jā. Tiešām daudz precīzāk un ātrāk nolasa. Es gan arī esmu iPhone fans, bet pēc lietotāju stāstiem var redzēt. Nekad man šitais nestrādā, tā kā es nezinu. Iedod, varbūt. Uztrenēta roka iPhone augšā. Augšā jāliek. Man ir aizdoms, ka man varētu būt NFC čips sačakarēts ID kartē. Nopietni? Jā. Pašai ID kartē? Jā, ID kartē. Nu, tad gan būs traki. Jā, nē, tad labi. ar pasi mājās jāuztaisam. Nē, lasa. Lasa. Izskatās, ka lasa. Ok. Un šitā ir vienmēr tā daļa, kas man sagādā problēmas. Nezinu, kāpēc iPhones reāli... Nē, tad droši vien tas nebūs. Mēs varam vēlāk pamēģināt. Vienkārši, lai pārliecinātos, vai telefons vai ID karti, mēs varam pamēģināt manu kontu izveidot. Nē. Pases tev nav līdzi? Nē. Es vienmēr esmu, kad es Smart ID-tājs, es esmu nočakarējis, meklēju vienmēr to punktu. Jā, šeit tā vienmēr augšā forši paņem un nolasa. Bet viņš kaut ko iesāka lasīt? Likās, ka iesāka, bet nē. Nu tad var gadīties. Labi, tad paspēlēsimies pēc tam ar manējo telefonu, bet principā vēl būtu pusminūte un viss būtu kārtībā. Jā. Jo mēs parasti arī paši dažādu testu nolūkos dzēšam šos te kontus un veidojam jaunus un tur jau. Ja viss iet kā pa diedziņu. Jā, bet man... Ok, ir laikam, jā, nē. Nē, viņš vairākas reizes pasaka, ka vajag sākt lasīt, bet viņš tiešām neatrod to. Jā, nē, man ir...
Tas ir laikam iemesls, kāpēc man vienmēr bijušas problēmas ar ID karti. Man ir sačakarēts tas. Bet tad man ir jautājums, kā var sačakarēt ID kartē? Turot klāt kaut kādas elektroniskas ierīces, viņu var izlādēt, kas rada elektromagnētisko lauku. Okay. Tas man ir jaunums. Paldies, kaut ko jaunu uzzināju. Jā, tādā veidā arī bieži vien var atprogrammēt viesnīcas tos čipus. Tur ir vēl švakāk tie NFC čipi, un viņiem var ātri notīrīt visu atmiņu un netikt iekšā savā istabiņā. Es domāju, katram tā ir gadījies. Ja jūs turat savu karti kopā ar kaut kādām citām kartēm vai elektroniskām telefons, visbiežāk, ja jūs turat savu karti blakus telefonam, tā ir laba formula, lai sačakarētu. Jā, man vilciena biļete šādi ir izdevies sačakarēt. Jā, bet principā, ja jums ir sačakarēts NFC čips, tad, diemžēl, nāksies kaut ko citu meklēt. Bet pasi tev ir mājās? Jā, ir. Tad ar pasi? Jā, bet, ko es gribēju teikt par šo visu, cilvēki vienmēr saka, ka, baigi nērti šitais viss un piemēram, tagad sačakarēs NFC čips, bet drošības jomā vienmēr ir tas, ka drošība un ērtības iet pretējos virzienos. Un tas, kas paliek drošāks, gandrīz vienmēr paliek arī nērtāks. Nav iespējams uztaisīt kaut ko gan drošu, gan nērtu reizē. Līdz ar to nāksies sadzīvot ar to, bet ja jūs gribat kaut kā samazināt šo statistiku, tad lietojiet 2-faktoru autentifikācijas, 2-faktoru maksājuma apstiprināšanu. Starp citu, tas jau šobrīd ir obligāts. Maksājums nevar apstiprināt vairāk, vismaz pārskaitījums bez Smart ID. Maksājums vismaz Eiropas Savienībā ir ar 3D Secure jāapstiprina, un es gaidu, kad Eiropas Savienībā 2-faktoru autentifikācija būs obligāti. Protams, bankas var uzņemties atbildību uz sevis un zināmu risku un izvēlēties, ka līdz 30 eiro maksājums var tāpat vienkārši nospiest pulgu aizskaitīt, bet tas tad ir uz bankas atbildības. Mums te YouTube Rimants prasa, kāda ir atšķirība starp Smart ID Basic un pilno piekļuvu. Atšķirība ir īstenībā milzīga, it īpaši kā lietotājiem, jo Smart ID Basic pa lielam tā jau ir vairāk vēsture. Latvijā ir ļoti maziņi palikuši, jo telefoni mainās, konti ir jāatjauno, kontiem tāpat kā fiziskam dokumentam ir dzīves cikls. Smart ID derēs viens izveidots 5 gadi no izveidošanas brīža, 3 gadi, un pēc tam būs jāatjauno. Un Basic ir izveidots vienā konkrētā bankā, un tur banka uzņemās atbildību, ka tas cilvēks, kas izveido šo kontu, ir tas cilvēks, nevis mēs. Smart ID kvalificētais ir tas, kad pārbauda notiek daudz rūpīgāk, ka mēs izslēdzam kādus riskus. Kvalificētais ir tās pilnais, kas tev ir domāts, jā? Jā, baltais, arī ko mēs tev tikko gribējām izveidot. Tad tur ir pilnīgi viennozīmīgi panāks aspekts, ka tas cilvēks, kas viņu izveidoja, viņu arī lietos. Man ir pasa līdzi. Wow! Okay, un tad ar Basic varēs ieiet tikai tajā bankā, kurā viņš ir izveidots. Vai arī, ja bankas ir šajā mūsu valodā sauktajā Identity Providers tīklā, Seibanka, Svetbanka, viena banka izveido, bet tik un tā ir jāaiziet uz otru un jāpiereģistrē šis Basic konts otrā bankā, lai sāktu lietot. Un nekur citur nevarēs ieiet LMT, noslēgt jaunu līgumu, nevarēs apliecināt vecumu, pērkot alkoholu internetā, nevarēs vakarā kādā online kazino tikt iekšā. Tad tam visam ir vajadzīgs baltais konts. Linda, uzņem laiku, sākam no sākuma. Tātad, reģistrēt jaunu Smart ID, Latvija, biometriskā, next, choose another method, jā? Kāpēc? Nē. Es jau neredzu, kas Latvijā, tev notiek. Biometriskā identifikācija, next. Tad tā augšējā. Augšējā, jā, labi. Protams, kad visu ātri izlasījām. Rūpīgi, jā, ka katru vispār no galvas atceros. Tālāk, e-pasts un SMS. Jā, tev bija jautājums, kāpēc jums vajag gan e-pasts, gan SMS. Nevajag gan, izvēlēs vienu tikai. Labi. Nē, man prasa abus. Tad jau arī. Man neprasīja, cik es vācu. Nē, man nopietni neprasīja. Dīvaini. Labi. Šis kaut kas, ko jums papētīt. Jā. Tā, pase. Turpināt. Next.
Nolasam. Kā šito sauc? MRZ zona. MRZ zona. Jā, ir noskanēts. Vāciņu neuzlika atpakaļ. Uzlikumu, bet es domāju... Ņem nost. Pasi sliktā klase kā ID karti. Pasē dziļāk tas čips ir iešots. Sapratu. Labi. Un tagad, kur mēs... jā. Un sākam lasīt. Ne tā, bet jau. Var palīdzēt. Atkal nelasu. Nē, viņš tā, ka lasīt, es pakustināju viņam. Bet šis kaut kāds dīvaini lieta iPhone'am, jā. Androidam tas ir... Androidam vispār NFC lasītāji ir reāli labāk. Es nezinu, kāpēc. Jā. Jo arī, kad es mēģināju kaut kādas citas čips noskanēt, tad vienmēr izmanto tikai Android. Nu, kāpēc viņš nepiedāvā sākt no jauna? Parasti ir pogas, taču sākt no jauna. Jā, kaut kas notika, jā. Lasa. Super. Apsēc, šim solim mēs tikām garām. Jā, šis solis ir. Un, jā, īziņa. Vēl 4 soļi, jā, palikuši. Ātri soļi. Un ne tik kritiski kā šis. Šis kritiskākā daļa ir izdarīta. Tā, man ir atslēgas notifikācijas, tāpēc arī neievadījās. Jā, ir kods. Un ir. Nē, vēl kaut kas. Tagad man būs... Keponu nost. Jā. Tā. Tikai nesmējies. Visādas krāsiņas. Nekomentēju. Jā, tas ir scanning failed. Tāpēc, ka tu kustēji, tu nedrīkst runāt, tas baigs svarīgi. Sapratu. Pilnējos tāds poker face un viss. Jā. Kas pārbauda identitāti? Scanning failed. It seems you could not successfully scan your face. Please try improving lighting. Kas mums mums ir reāli gaismas, ir labas. Mēģinam vēlreiz. Tuvāk vienkārši turi viņu. Un nekādas kustības. Tu neturāpi zaļa aplītīt, man liekas. Jā, ir. Tad es vienkārši biju pagriezis galvu prom no gaismām. Jā, apstiprinām. Izveidosim pinu. Skaties, kā ir pareizi jāvada pinu. Vienmēr jātur priekšā rokas. Lai neviens cits bez jums. Jā, un... Jā, ir. Cik jau laiks pagājis? 5 minūtes. Un vēl pēdējo reizi. Un vēl 15 sekundes saka, man konfigurē Smart ID. Maksimums 15 sekundes, jā. Nē, 12, 13, 14, 15 nav maksimums. Tev ir Wi-Fi vai mobilitāte? Wi-Fi. Te viņš ir lēns. Jā. Sign account application. Man vēl ir. Un tagad atkal droši būs, jā. Tu jāparakst līgums ar jauniem PIN 2. Jā, tieši tā. Ir. Nē, vēlreiz. Un tagad ir cik? 5 minūtes 42 sekundes.
Okay? Tev kā tehnoloģiju entuziastam ilgi. Jā. Bet mēs Mēs ar pāsiem vispār, jā. Un push notifikācijas arī ir izslēgtas. Uzreiz pirmā lieta, ko izdarīt. Tas strādā, nekur nebija jāiet. Tur pat reģistrācijas tajā logā un prasīja, vai ieslēgt push notifikācijas. Jā, jo tās ir. Tad izvēlēties neieslēgt viņas, tas, ko es tikko izdarīju. Jā, jo es jau esmu daudz kur stāstījis par gadījumu, kad paziņa sēdēja ar savu draudzeni un viņai vienkārši uzlec Smart ID notifikāciju. Viņi vienkārši uzreiz vada pinkodu un tad viņai prasa, kāpēc tu vadīji to pinkodu. Viņa tā, kāpēc tu vadīji, es nezinu. Vienkārši. Un tā ir muskuļa atmiņa, kad tev prasa pinkodu uzreiz vadīt, tāpēc atslēdziet vienkārši notifikācijas, ja jūs kaut kur gribat autentificēties, jūs zināsiet, ka jūs to gribat, jūs atvērsiet savu Smart ID un to izdarīsiet. Jā, tieši tā. Tā, YouTube jautājums. Kā jums abiem liekas, ko zog vairāk naudu vai datus? Godīgi, diemžēl, naudu. Ja mēs runājam par cilvēkiem, ja mēs runājam par uzņēmumiem, tad ir jāskatās. Bet galvenais mērķis tomēr ir nauda. Arī dati ir veids, kā pēc tam mēģināt izspiest naudu. Visi šie ransomware un tam līdzīgi. Es laikam nebūšu baigi objektīvs, jo man ziņo tikai par naudas zādzībām. Nav īsti. Es vēl laikam neesmu sasniedzis to uzticības pakāpi, ka kāds man ziņot, ka viņam būtu dati nozagt. Tāpēc man ir sajūta, ka tikai praktiski nauda. Jā, es to pētīju diezgan sen jau, kopš sāku vispār interesēties par informācijas drošību jau 2010. gadā. Un darbojos arī kā auditors un mācīju citus par šo tēmu. Un tad vismaz tie gadījumi, kas kaut kā nāk gaismā un zināmi, tas viss ir par naudu. Jā. Tas, kas ir par datiem, tā vairāk ir komerciālā spiegošana, kas, protams, arī ir datu zādzība, bet tas nenotiek šādi ar social engineering palīdzību un aplikāciju izmantošanu. Tur skatās, kā nozagt komercnoslēpumus, patentus, know-how un tādas lietas. Jā, man tagad drīz būs sadarbība ar Finanšu izlūkošanas dienestu, un viņiem arī bija atsūtīta statistika, un tur Smart ID zādzība bija minēta kā ļoti zema statistika. Iespējams, tas nozīmē, vai nav bijuši, vai bijuši tikai daži gadījumi, kad kādam ir reāli. Jā, ja kāds saka, ka Smart ID zādzība, tad drīzāk tas būtu tā, ka tiešām cilvēkam ir kādu laiku sakots līdzi un redzēts, kā viņš vada iekšā šo PIN 1, PIN 2. Tad ir zināmi kodi, un pēc tam ir nozagts telefons. Un paskods ir vajadzīgs. Jā. Un otrs variants ir, kad tiešām kāds ir pārliecināts uztaisīt jaunu Smart ID reģistrāciju cita cilvēka telefonā. Tas atkal ir manipulācija ar cilvēku, nevis aplikāciju. Par PIN 1, PIN 2 neizmantojiet to pašu PIN 1 un PIN 2, kur jūs izmantojat telefonam, jo, ja kāds redzēs, ko jūs vadat telefonā, viņam būs skaidrs visticamāk, ka tas būs kaut kas līdzīgs arī Smart ID, tāpēc tā ir vēl viena lieta. Un arī, kad publiski vadat PIN 1, PIN 2, turiet vienmēr roku priekšā, lai cik tas stulbi neskatītos, bet ja mēs visi tā darīsim, tas vairs nebūs kaut kas dīvains. Jā, tā ir. Jā. Jūs taču pasargājat tikai sevi. Kāda starpība, ko citi par jums? Tieši tā, jā. Lai citi mācās no jums. Jūs labāk gribētu, ka jūs reāli apzog, bet galvenais, lai izskatītos stilīgs vai es nezinu. Jā. Tad bija jautājums par to, ka Androidam parādās Smart ID tas pieprasījums uz lock screena. Un kāpēc tas tā ir? Mēs jau šeit runājam par... Man būs grūti pateikt, es neesmu testējis pati ar Androidu, bet es tiešām palūgšu kolēģi pirmdien tiklīdz satikšu parādīt, kā tas notiek, bet es pati neesmu redzējusi, ka cilvēki, kas man ir tuvumā, kam Androidā parādītos Smart ID un uzreiz būtu iespēja ievadīt PIN 1. Varbūt telefonam ir izslēgts kaut kāds telefona skrīna aizsardzība. Tas ir vienīgais, kas man nāk prātā. Jebkurā gadījumā atslēdziet to visu un nestraucieties par to. Tad vēl mums bija viens cilvēks man Twitterī jautāja, vai ir plānots... Jā, sākumā parunāsim bišķiņ par Smart ID vispār ieviešanu. Ko nozīmē man savā servisā ieviest Smart ID? Un es esmu
mazs uzņēmums, SIA, neesmu valsts organizācija, kas man ir jādara? Ko tas vispār Nav nozīmē? svarīgi valsts organizācija vai nē, mums svarīgi ir, cik sarežģīti ir tā vietne, kur grib ieviest un cik procesi apakšā tam visam ir. Jo, teiksim, mums ir ļoti kolosāli gadījumi. Vienkārši mājaslapa, vienkārši autentifikācija ievieš 2 stundās. Un tas ir REST API, visa dokumentācija, demo vide pieejama. Nevajag pat ar mums sazināties, lai to izmēģinātu caur Smart ID mājaslapu vai es kā mājaslapu, bet ir, protams, liela uzņēmuma, kas grib to ieviest sarežģītākos procesos. Un tad viņi to dara pat pa soļiem. Un, ir dzirdēts arī, kad uzņēmumi tas var izmaksāt 200,000 ļoti lielu uzņēmumu. Jā, tāpēc, ka viss paļaujas uz kaut kādiem konkrētiem mehānismiem, un tad ir izmaiņas pilnībā tajā, kā tas notiek. Un jo vecāka sistēma apakšā, jo grūtāk. Daudziem tas traucē tieši šīs tā saucamās legacy sistēmas. Un tad attiecīgi, kāpēc es teicu mazs uzņēmums? Tāpēc, ka, cik es saprotu, jums valsts iestādēm šis servis ir jānodrošina bez maksas. Pēc likuma, jā, tieši autentifikācija, ne parakstīšana, bet autentifikācija. Un tā man ir rinda uzreiz ar jautājumiem. Pirmais ir, vai ir plānots, jo kopumā Smart ID ir diezgan dārgs servis. Vai ir plānots? Tas izmaksā viņu uzturēt, Jā, un attiecīgi arī gala lietotājiem, vai jums ir kaut kādos plānos, man vienkārši cilvēks Twitterī prasīja, vai bezmaksas kaut kādu versiju, kur pirmajām 100 transakcijām, piemēram, nebūtu jāmaksā? Un tas, ko mēs vienmēr varam individuāli vienoties, kad mēs kādus pirmos mēnešus atļaujam nemaksāt, bet to mēs tad konkrēti slēdzot līgumu vienojamies. Bet vienalga uzņēmums ir mazs vai liels, Smart ID aplikācija ir tāda, kāda viņi ir, un lietotāji ir tieši tie paši lietotāji. Un, mēs nevaram, kā saka, atļauties dot par brīvu, jo mums katru gadu auditi vien maksā 100,000. Mums tā nauda ir vajadzīgs atgūt. Un šeit man jautājums ir, jo es pētīju mājaslapu, un tur ir par katru autentifikācijas to pieprasījumu bija sākot no 1 centa un uz leju, atkarībā no tā, cik daudz ir. Jā, 1 cents bija tas dārgākais, ja ir ļoti maz pieprasījumu mēnesī. 0,1. 0,1. Jā, ok. Eiro. 0,1 eiro. Ko darīt, ja es esmu ieviesis 0,1 eiro? Tas ir 10 centi. 10 centi. 10 centi par pieprasījumu. Jā, tas diezgan. Ko darīt, ja kāds konkurents man grib ieriept un sāk bombardēt ar autentifikāciju? Nobloķēt IP adresi, no kā nāk pieprasījumi. Bet ja viņš jau tur ir saģerējis 500,000 pieprasījumu, vai jums tikai tad, ja cilvēks ir apstiprinājis, tad jūs par to Jā, par to nevajag uztraukties. Svarīgākais ir tas, ka mēs skaitām tikai veiksmīgas transakcijas, tad, kad jau kāds ir iekšā iegājis. Ja kaut kas ir nobrucis, nē. Un pa liela daļa Latvijas klientu, viņiem nav daudz to transakciju. Nevajag domāt, ka būs baigi mēnesī tur 1000. Lielākā daļa mums tomēr ir tajā pirmajā grozā, kas ir 55 eiro mēnesī. Un tur apakšā ir 500 transakcijas. 550. Jā. Tad vēl mums ir jautājums. Kā runāt par kiberdrošību ar vecāku paudzi? Kā stāstīt par šīm lietām, par Smart ID arī, kas tas ir? Kā izstāstīt reāli cilvēkam, ka šis ir tā kā notariāli apstiprināts praktiski? Tas nav 4 cipariņi, ko vienkārši ievadīt. Jautājums, ko tieši stāstīt, kā lietot, vai stāstīt, kā nekļūt par krāpnieku upuriem, jo lielākoties ir tā, ka tie krāpnieki visveiksmīgāk tiekušiem tā vecāku gadagājumu cilvēkiem, jo viņi tic un viņiem ir vēlme būt labiem un palīdzīgiem, un viņi varbūt tās arī vieglāk pakļaujās kaut kādām krīzes situācijām un tādiem nopietniem stāstiem. Es nekad neaizmirsīšu tik radikālu stāstu, man liekas, to jau minēju, kad ja sievietei uz ielas atskan telefona zvans, jūsu dēls izraisīja avāriju, tūlīt nokļūs cietumā, samaksājat 5,000 un viss būs kārtībā. Viņa apstiprina transakciju un pēc tam saprot, ka viņai dēla nav. Vispār, viņai nav bērnu. Bet tas notiek tā.
Un tādus stāstus nevar aizmirst. Es nezinu, vienīgais, kā runāt, ir stāstīt šādus stāstus. Un man ļoti, ļoti patīk, ka Neuzķeries LV, Latvijas Finanšu nozares asociācijas izveidotā mājaslapa. Tur ir daudz šādu patiesu stāstu ar cilvēkiem, kas ir... Neuzķeries LV? Neuzķeries LV, jā. Brīnišķīga lapa. Noteikti palasīšu. Tas ir, man liekas, labākais un cilvēcīgākais veids, kā izstāstīt. Jā, šis man ir daudz visādi kuriozi stāsti par cilvēku, kādas muļķības viņi izdara viens pēc otra, bet šis... Jā, tas ir apbrīnojami. Jā, šis ir interesanti. Un, jā, un principā tas, ko es ieteiktu ar vecāku paudzi, droši vien vienkārši kaut kā mēģināt reducēt to visu uz tādu lielāku jautājumu. Jo, ja tu sāk stāstīt, šajā lapā nedara šo drīkst darīt, bet to nedrīkst darīt, šajā viņi jau visu, tu jau esi pazaudējis. Bet ja tu to reducē uz tādu vienu lielu, vienkārši nerunā ar svešiniekiem, nedod nekādas savas datus nevienam, un nākotnē arī droši vien šī saruna būs arī man. Ne man personīgi, bet tam, kas ar viņu runā, dēlam, mammai vienalga. Jo tas var nebūt viņš. Nesūt nevienam naudu, arī tā skaitā man. Jā. Pat ja es tev zvanu un saku, kur man vajag mīļo māmiņu, man vajag naudu, nē. Diemžēl balsi var viltot. Jā. Un tas notiek. Tas notiek pēdējos mēnešos. Jā, tāpēc vienkārši izstāstiet tā ļoti vienkāršoti, ko nekad nedarīt. Neinvestējiet naudu, lūdzu, kungs, man tik daudz cilvēku nāk, Un it sevišķi vecāku gadu gājumu cilvēki, kuri ir investējuši 10,000, daži pat virs 100,000, daži pat viens pat gadījums 400,000 bija. Vienkārši, un tad, kad es runāju ar tiem cilvēkiem, viņš saka, es tur īsti nezinu to terminoloģiju, bet tur kaut kāda nauda kaut kādā servisā, un man ir tāds, tu nezini, par ko, tu vispār nezini terminoloģiju, tu nesaproti, ko tu dari, un tu investē tādas naudas, ka, kā? Mēs ļoti labi dzīvojam, Klaus. Jā, viņi saņemās kredītus. Viena daļa tur apzog savus, par ko būs arī podkāstā, mums apzog savus zemnieku saimniecības. Attiecīgi, zemnieku saimniecība jau bija pārņēmuši radnieki, jo visu naudu jau bija iztērēta un joprojām turpināja. Un starp citu ar kodu kalkulātoru tika klāt tam kontam. Un jā, sanāca, ka nozaga no meitas kodu kalkulātoru, tā kā zināja kodu, tad tika iekšā. Smart ID gadījumā tas nebūtu tik vienkārši, jo tur ir gan jātiek telefona autentifikācijai garām, gan vēl jāzina Smart ID kods. Jā. Un arī kas vēl telefonus mēs vairāk nesām pie sevis. Kalkulators stāv atvilknītē visticamāk. Tieši tā. Kodu kalkulators kaut kur ir nolikts, telefons vienmēr ir mums, un līdz ar to, jā. Tāpēc, jebkurā gadījumā tie, kas man saka, ka kodu kalkulators ir drošāks, nē, tā nav. Jā, un vēl viena lieta, ko tiešām nedarīt. Ja jums zvana valsts ieņēmuma dienas banka, vēl kaut kas, lieciet nos telefonu, atzvaniet viņiem. Viņiem visiem ir oficiālais tālrunis, atzvaniet. Neturpiniet, jo zināmāka organizācija jums zvana, jo ticamāk, ka tas ir krāpnieks, jo vienmēr izmanto tieši zināmos zīmolus, ne jau kaut ko nezināmu. Jā, un par kodu kalkulātoru arī tas, kas vēl to padara nedrošāk, tas, ka jūs neredzat, kas tiks darīts ar to PIN kodu, kādu šobrīd autentifikāciju jūs veicat, ko jūs šobrīd parakstat, jūs neko nezināt. Smart ID gadījumā jums parādās. Darījuma detaļas. Jā, darījuma detaļas, un tāpēc lietojiet Smart ID, nevis kodu kalkulātoru. Tad nāk... Jā, vēl es gribēju piebilst, ka nav runa tikai par vecāku gadu gājumu cilvēkiem. Man otrs šoks, ko es joprojām domāju, kāds varēja notikt, mana vecuma paziņa ar augstāko izglītību finansēs kļuva par investīciju krāpnieku upuru un mēģināja mūs pārliecināt, investēt. Kādai ir jābūt vēlmei nopelnīt es nezinu. Negribās pat teikt alkatībai, bet kaut kas tur ir apakšā. Kā var gudri cilvēki? Es šobrīd daudz studēju sociālo inženieriju un arī lasu grāmatas, un tur ir interesanti, ka pirmkārt, ja jūs tiekat apkrāpts, ja jūs kaut kur ievadat ne tā savu Smart ID vai vēl kaut ko,
Nevajag par to arī tik nenormāli pārdzīvot un nevienam nestāstīt. Un man ļoti daudz pēc tam citu apsver pašnāvību cilvēki, kas man sazinās. Un es viņus mēģinu kaut kā nomierināt. Nekautrējieties no tā un runājiet par to, tāpēc, ka atcerieties, ka viņi ir profesionāļi tajā, ko viņi dara. Jūs neesat. Viņi jūs uzvarēja spēlē, kurā viņi ir trenējušies daudzus gadus, bet jūs tikko ienācāt ringā, pilnīgi nesagatavots. Tāpēc tā notiek. Un tie daži no trikiem ir, ko es arī tagad studēju, kaut kas tur, protams, viņi ir psihologi, viņi iet apmācības, viņiem ir viss tur viens otru apmāca, viss jā, un tad viņiem ir tāda mākslīgā intelekta rīks kā Fraud GPT. Tātad Dark webā, Darknetā ir samaksā naudu, tā kā ChatGPT, bet viņš tev apmāca, kā apkrāpt cilvēks. Tu principā uzdod jautājumus, ko man darīt tagad, un viņš tev visu atkal izstāst plānu, ko darīt tālāk. Viņš man pajautāja šo, viņš tev uzreiz atbild, ko viņam atbildēt. Un tas viss kopumā ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki iekrīt, ir hormoni. Un es jau par to esmu stāstījis arī, ka tad, kad cilvēks kādam uzticās, tad izdalās oksitocīns, bet fenomens ir arī tāds, ka ja arī kāds pauž uzticību tev, tad arī šis hormons izdalās. Un tad, kad ir šis pirmais oksitocīns, viņš palūdz, viņš sākumā tev neko negrib stāstīt. Tā schēma ir tāda, viņš neko nestāsta, pēc tam vienā brīdī. Bišķi aizplūda prom no Smart ID, bet ātri atbildēšu vienkārši, kā tas notiek. Un tad vienā brīdī viņš, tas cilvēks upurs prasa, bet kā tu pelni naudu? Tu man rādi pa laikam tās skaistās bildes, kur tu ņem tam naudu? Un viņš tā, es negribu stāstīt, tas ir man tāda privāta lieta un tā. Un tad kādā brīdī viņš it kā atklājās, labi, es tev uzticēšu. Un tad, kad ir tā uzticība, ir tāda viena platforma, bet neliec baigi daudz naudas iekšā, tāpēc, ka, tas tomēr ir riskanti, bet, īstenībā baigi labi tur var nopelnīt. Es visu to nopelnīju. Un viņam ir tas pirmais oksitocīns, jo viņš ir uzticējies, tas it kā draugs, bet īstenībā krāpnieks. Un tad viņš ieliek to naudu pirmo 100 eiro, un tas uzaug uz 1000, un tad ir dopamīns. Un tad, kad tev ir oksitocīns kopā ar dopamīnu, tu esi tik apgarots, ka tu ej savus draugus mēģināt pierunāt visus. Jūs man nedzirdat. Jūs redzat, šeit ir reāli iespēja visiem nopelnīt, un jūs man vienkārši negribat dzirdēt. Un tad, kad viņš ir pārņemts tajā varā, tur nevar bankas neko palīdzēt, tur nevarat jūs neko palīdzēt. Es neko nevaru izdarīt. Labi, man ir sanācis dažus atrunāt. Daži man vēl spurēs pretī, un tad es saku, labi, uzskatiet, ka es jūs brīdināju. Atsūtiet man rīt iemeslu, tad kāpēc viņš jums nevarēja pēkšņi pārskatīt naudu. Un tad, tā ir nesagaidīta. Tas bija pirms dažām dienām, man TikTokā rakstīja. Es esmu diezgan drošs, ka kāds iemesls atkal tika atrasts. Jā, un tas ir viena lieta, klausoties, kad mēs te runājam, neuzticieties krāpniekiem, lieciet no klausuli, bet problēma ir tā, ka cilvēki mums apkārt, mūsu ģimenes locekļi, mūsu tuvākie draugi, viņi var kļūt par šiem atkarīgajiem. Termins ir naudas mūļi, un viņi var mēģināt vislabāko varbūt nodomu vadīt, mēģināt jūs tai visā ievilkt un palīdzēt jums zaudēt naudu. Jā. Naudas mūļi ir, protams, arī atsevišķi tēma, bet ļoti daudz. Šie investīciju krāpšanas upuri kļūst arī par mūļiem. Un tas ir, ja jums kāds prasa kaut ko ieskaitīt kontā un pārskaitīt tālāk, lūdzu, nedariet to. Jums par to draud krimināllieta. Tas vienkārši, es nezinu, cilvēki tik viegliprātīgi izturās. Un otra lieta, kas aizsākās ar Covid laiku, bet kāpēc tagad ir kļuvusi topā, kas Latvijā ir topā, ir romantiskā krāpšana, kad izkrāp naudu attiecību vārdā. Tur avio biļetēm, dāvaniņām, ziediem, vēl kaut kam. Tas arī skarbi. Jā. Šeit nesaistīt ar Smart ID, bet jautājums par 2-faktoru autentifikāciju, ko darīt ar servisiem, kur to neizmanto, ja ļoti gribas to lietot, vai obligāti ir jālieto. Te man tikai viens ieteikums. Izmantojot nenormāli garu paroli, maksimāli garu, cik vien var aizpildīt pilnu to lauku ar simboliem, vienkārši izmantojot lietotnes, kas ģenerē paroles, tas arī viss, jo tas, kā visbiežāk šīs notiek, tad ir 2 veidi uzbrukumi, ko arī starp citu var mēģināt pret Smart ID, bet, protams, ka tas neizdosies, bet ja jūs atrodat kādu telefonu, kurā ir uzinstalēts Smart ID, un jūs gribat kaut ko izdarīt,
tad jums ir 2 varianti. Viens ir brute force, mēģināt 0,000, 0,001, 0,002, līdz Smart ID nobloķēs tevi. Principā. Jā, bet tas notiks ļoti ātri. Jā, ļoti ātri. Un tāpēc, lai palielinātu savas iespējas, ir tāda lieta kā dictionary attack. Tev ir statistika ar pasaulē populārākiem PIN-kodiem, un tu sāc no populārākā, otrs populārākais, trešais populārākais. Arī neizdosies pārāk grūti. Jā, protams. Pēc trešā mēģinājuma. Protams, ka neizdosies, bet tas, kas ir šajos servisos, ja viņiem nav 2 faktoru autentifikācijas, visticamāk, viņiem nav nekādas arī pārbaudas, vai kāds mēģina tagad brute forceot jūsu paroli vai nemēģina, vai kāds mēģina dictionary attacks vai nē. Līdz ar to, jo garāk būs jūsu paroli, jo neiespējamāks būs šāds uzbrukums. Man, protams, ir vēl viens aicinājums pirms šādu paroli ievadīt, padomāt. Jā, ir pakalpojums, gribās viņu izmantot, bet vienkārši vēsi apsvērt risku analīzi, ko es zaudēšu, ja uzlauzīs to kontu. Jā, protams. Jā, kas būs tas sliktākais scenārijs? Un tad, ja tas ir ok, ja tas nav kaut kas ļoti, ļoti kritiski slikti, taču var lietot. Jā, tāpēc protams. Jau visur arī māca, ka izvērtējiet riskus. Kur ir riski? Tieši tā. Vai jums ir vēl kādi jautājumi? Tā, un. Jā, laikam, ka nav vairāk jautājumu. Man te bija, es pastīšos vēl savus piezīmes. Man bija pāris no manis. Tūlīt, tā. Es arī savējos, laikam, esmu visu pārunājis. Jā, tad jau jauki. Man ir tikai 2 lietas noslēgumā. Censties saglabāt vēsu prātu un domāt līdzi, nepaļauties spiedienam. Un, ja grūti izturēt spiedienu, atslēdzamies no sarunas. Jā, un cilvēki arī bieži vien satraucās, kas tik bīstam. Es arī ļoti daudz stāstu par visādiem drošības bīstamībām, un cilvēki jūg prātā, un tik daudz iespējamos veidos tagad var uzbrukt, bet realitātē ir viens veids, tas ir šī un šī kombinācija. Ja jūs kaut vienu no šiem atslēgsiet, tad viss jūs esat neievainojams principā. Ja jūs nerunāsiet, jūs atslēdzat principā smadzenes, tad telefonu vien paši neuzlauzīs visticamāk. Revolveris nebūs pat daudz. Jā. Ja jūs atkal izslēdzat savu telefonu, tad ar jūsu plikām smadzenēm arī nepietiek, lai jūs uzlauztu jebko. Skaidrs, kā ar telefonu, es domāju, arī visticamāk datori daudziem ir cilvēkiem un vispārējo. Planšetes un vietālruņi. Atslēdziet vienkārši to visu no internetā, piemēram, izslēdzot Smart ID notifikācijas, vēl kaut kāds izslēdziet visu iespējamo, kā varētu jums tā kā uzbrukt. Un jūs būsiet droši. Un visi tie uzbrukuma veidi, ko es jums rādu, ir principā neeksistējoši tajā brīdī. Jā. Tā ir. Domājam. Jā, domājam. Un es ceru, ka jums bija interesanti un ka jūs kaut ko iemācījāties. Paldies! Noteikti rakstiet, sūtiet jautājumus sociālos tīklos, esam pieejami. Jā, noteikti. Un uz tikšanos! Jā, paldies! Tā forša sestdiena! Jā, čau!